Ja arī tu domā, ka matu laka padara matus cietus un bojā to struktūru, tad noklausies 3 populārākos mītus par matu lakām. Kā otrs mīts ir matu laka padara matus cietus. Šeit es ieteiktu izvēlēties pareizo fiksāciju. Tātad šeit ir no 5 skalā no 1 līdz 5. Lakā ar 4. fiksāciju tas būs ļoti stipra. Šeit ir ar 3. fiksāciju, tas būs vidēji stipra. Ja mati ir smalki, es ieteiktu uzreiz izvēlēties mazāku fiksāciju. Ja mati ir smagnēji un nepakļāvīgi, tad izvēlamies stiprāku fiksāciju. Vēl ir svarīgi arī ņemt vērā, ka matu laku var izķemt. Frizūra saglabāsies, būs mīksta un elastīga, tajā pašā laikā saglabājot formu. Svarīgi ir ievērot, lai matu laka nebūtu ar nobeiguma efektu, lai viņi ir, kā mēs frizieri saucam, procesa laka. Tāpēc ir jābūt vai no šādam spreja pumpītim, vai varbūt arī atsevišķas deko lakas. Un parasti finišu lakas ir ar uzrakstu vai nu finiš, vai arī šāds pumpītis. Tās lakas būs tādas, kuras nevajadzētu ķemmēt pēc lietošanas. Tā arī skaties manu nākamo video par to, kurā es parādīšu, kā notestēt matu lakas žūšanu un fiksācijas stiprumu un pastāstīšu mazliet vairāk par to.